Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā var kāpināt algebriskās daļas. No sākuma aplūkosim visas īpašības, kuras mēs šodien izmantosim. Tātad īpašība numur 1. Atceramies, ka, ja mums ir daļa, piemēram, A skaitītajā un B saucējā, un šo daļu vajadzēs kāpināt kaut kādā n-tajā pakāpē, tad kāpinātais būs n. Ko es daru? Es kāpinu katru skaitītāju un saucēju. Tātad A n-tajā būs un, protams, B n-tajā. Otra īpašība. Ja man ir vesela izteiksme, reizinātāji, piemēram, tas darbojas tikai reizinātājiem, tātad A, B, tur iekšā ir paslēpta reizināšana, A reiz B, un tas viss būs n-tajā pakāpē, tātad ko es daru? Es kāpinu katru elementu. Tātad man būs A n-tajā reiz B n-tajā pakāpē. Un pēdējā trešā īpašība, ja man ir pakāpe un vēl pie tam pakāpē, izklausās dīvaini, bet tās izskatās sekojošā veidā. Piemēram, man ir kaut kāda A un pakāpē N. Un es saprotu, ka to visu man vajag kāpināt vēl pakāpē K. Tātad es zinu, ka rezultātā es iegūšu A pakāpē N reiz K. Kaut kā tā. Tagad izmantosim visas 3 īpašības. Aplūkosim pirmo piemēru, un es redzu, ka man ir daļa, kuras skaitītais ir 4A8 un saucējs Y9. Tātad es saprotu, ka man vajag kāpināt 4. pakāpē skaitītāju 4A8 un pie tam viss būs 4. pakāpē. Es tagad ļoti sīki visu sarakstu, lai jums viss būtu skaidrs. Tā, saucējs man būs Y9, un tas viss būs 4. pakāpē. Super! Tagad es saprotu, ka man ir vesela izteiksme. Tātad 4A8. Tātad es šo izteiksmi, tad katru elementu no izteiksmes kāpināšu 4. pakāpē. 4. 4. pakāpē, A8 un pie tam tas viss būs vēl 4. Aizzinu, ka man rekur ir trešā īpašība, ka tas būs N reiz K, tad 8 reiz 4. Tā, un, protams, saucējā man būs Y pakāpē 9 reiz 4. Un tagad visu sareizinu un iegūšu 256 A32 pakāpē, un saucējā man būs Y36 pakāpē. Neko saīsināt nevaru, tāpēc šī daļa man būs arī atbilde. Tā, aplūkosim otru piemēru. Vienādība. Un tagad redzu, ka man ir viena problēma. Es redzu šeit mīnusu. Ar mīnusu ir viena nianse. Ja negatīvu izteiksmi kāpini nepāra pakāpē, rezultāts būs negatīvs. Ja pāra pakāpē, tad pozitīvs. Aplūkosim vienu vieglu piemēru. Tātad, piemēram, man ir -2 2. pakāpē. Tad es saprotu, ka tas būs -2 reiz -2. Tātad mīnus reiz mīnus rezultātā dos plusu. 2 reiz 2 būs 4, tad būs +4. Tātad es saprotu, ka mīnus reiz mīnus rezultātā būs plus. Pat ja man būs, piemēram, 4. pakāpe, būs mīnus reiz mīnus, reiz mīnus un vēl reiz mīnus. Tātad katri 2 mīnusi dot rezultātā plusu. Bet kas būs, ja man, piemēram, būs -2 3. pakāpē? Tātad
Tas rezultātā būs -2 reiz -2 un, protams, reiz -2. Tā, es saprotu, mīnus reiz mīnus, tas būs plus, un reiz mīnus, tas būs mīnus. 2 reiz 2 reiz 2 būs man 8. Tā, ko tas nozīmē? Mīnus reiz mīnus un reiz mīnus. Mīnus reiz mīnus ir plus, reiz mīnus, protams, būs mīnus. Tāpēc arī mēs zinām, pāra pakāpē dos mums plusu, nepāra mīnusu. Bet tagad aplūkosim otru piemēru. Tad es uzreiz saprotu, ka man rezultātā būs mīnus, rakstu mīnusu, un tagad uzreiz saprotu, ka manam vajag kāpināt skaitītāju, tur būs cx 4, un tas viss 5. pakāpē. Tad es uzreiz rakstu, ka tas būs C5, jo es C kāpinu 5. pakāpē, iegūšu C5, un vēl papildus man vajag x4 kāpināt 5. pakāpē. Es redzu, un arī zinu, kā tas būs reizināšana, tad x pakāpē 4 reiz 5 būs 20. Rakstu saucēju, un saucējā man ir M6. Tad M6 un vēl 5. pakāpē dos man M pakāpē 6 reiz 5, un tas būs, protams, 30. Neko saīsināt vairāk nevaru, tāpēc šī daļa man arī ir atbilde. Paldies par uzmanību, visu labu!